Sveiciens visiem vasarā. Tagad neliela pauzīte un ir laiks atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Grūti pateikt, kas pietrūkst, lai izcīnītu to uzvaru braucienā, bet droši vien, ka biežāk ir jābrauc ārpus savas komforta zonas un jākāp pāri tam limitam un vairāk jāriskē. Protams, es nezinu, cik bieži tas atmaksājās, bet lai vinnētu vismaz vienu braucienu, tad tas ir jāizdara. Radio sakari ar spoteri mums ir divvirzienu. Viņš var pateikt gan man, es varu pateikt viņam. To es daru reti, izņemot tad, kad sasit automašīnu un kaut kas ir salūzis. Bet no viņa es dzirdu bieži visādas frāzes, kā brauc ātrāk, aizmugurē neviena nav, ej džokerī, tagad ātru un tīru apli. Tas ir atkarīgs no cilvēka, cik kuram patīk, cik daudz saka, bet ar mani runā īstenībā daudz. Pozitīvā lieta Vācijā bija tā, ka es jau pirmajā treniņā spēju braukt ārpus drusku savas komforta zonas un uzstādīt vienas no labākajiem laikiem. Bet vērtējums pēc Vācijas bija tāds, ka bija ātrums, mēs bijām diezgan ātri, bet nebija rezultāts. Stāvot uz starta konkurentiem, es zinu stiprās un vājās puses, un līdz ar to atšķirās arī taktika, jo man ir jāturpina brauciens aiz ātrākajiem vai arī pašam jābūt ātrākajiem. Skatoties uz šī brīža kopvērtējumu tabulā, tad es esmu 5. un es redzu, ka otrā vieta nav nemaz tik tālu. Mums ir vēl 7 posmi, un es domāju, ka tā arī šobrīd ir tā vieta, kura ir tā kā vistuvāk sasniedzama. Protams, es arī skatos, kur ir Pēters, bet šobrīd solīt pa solītam līdz otrajam. Tagad tā domājot, tad melnos karogus tiesneši dala stipri retāk, īpaši top braucējiem, bet top braucēji arī netaisa rupjas pārkāpumus. Sajūtas pusfinālā, protams, bija aizraujošas, es viņu spogulī redzēju, bet es nevarētu teikt, ka es visu laiku sedzos. Es vienkārši braucu trasē savu līniju bez kļūdām taisni, un ja tas būtu finālā, tad droši vien es brauktu savādāk. Viņš varbūt mēģinātu darīt kaut ko savādāk, bet to neviens nezin, kā būtu. Attiecības ar mehāniķiem, manuprāt, man ir pašas labākās. Mēs, protams, sēžam pie viena galda un mēs esam komanda. Mums ir jāsadarbojas roku rokā un tikai tā var sasniegt augstāku rezultātu. Pilnīgi noteikti es neteiktu, ka Fords nevar konkurēt ar citām komandām. Mums šobrīd kopvērtējumā ir 3. un 5. vieta un abi bieži esam A finālā, tā kā mēs varam konkurēt. Protams, ir kaut kādas nianses, kas pietrūkst, bet tās visas ir labojamas. Paldies par jūsu jautājumiem. Tagad gaidīšu visus nākamos jautājumus pēc Kanādas posma, bet līdz tam tiekamies Biržos, Vastasā.